kad es nonācu šajos kursos un pirmajās mācību stundā, kad dzirdēju to, ko pasniedzēju zināšanas, dabūju redzēt, es viņus ar baltu skaudību viņā skatījos un sapratu to, ka cik tālu es no tā visa esmu, cik daudz man ir jāmācās. Ir patīkami katrā ziņā bija. Mācību centra Buts, direktora Pētera Zaļmeža, darba diena sākusies. Mācību centram ir jau 16 gadu pieredze pieaugušo profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā un kvalifikācijas paaugstināšanā. Buts piedāvā vairāk nekā 200 dažādas mācību programmas. Te var apgūt celtniecību un frizieru mākslu, floristiku un datorus, grāmatvedību un autoelektroniku. Par vienu no Buts prioritātēm kļuvusi tālmācība. Pateicoties modernajām tehnoloģijām, tā paver vēl plašākas izglītības iespējas visā Latvijā un ārpus tās. Mācību centrs Buts – tie ir tūkstošiem veiksmes stāstu. Cilvēki mācās, atrod jaunu darbu, plāno nākotni. Kā mūsdienīgas tehnoloģijas var palīdzēt šos plānus realizēt? Plāns man ir tiešām savā pilsētā atvērt savu saloniņu vaļā, uztaisīt individuālu darbību. Tāds idejas ir. Pabeigšu, dabūšu papīru, diplomu. Mans sapnis ir, lai man būtu autoserviss, pilnīgi 100% nokomplektēts ar visu mūsdienu nepieciešamajiem aparatūrām, instrumentiem, lai būtu labi darba apstākļi, ar kuriem es varētu lepoties, lai būtu radīti maniem darbiniekiem, lai būtu maniem darbiniekiem vismaz Saldus rajonā vislielākās algas. Man ir 3 gadus vecs puika, un es ar viņu tos visus 3 gadus arī sēdēju mājās. Un es jau tā kā bija apnicis, par cik vīram ir interjeru dizaina firma. Mēs nolēmām veidot kopīgu biznesu. Tad es atnācu mācīties floristiku, lai varētu kopīgus darbus taisīt. Vajadzība pēc izglītības vienmēr būs aktuāla. Un ja mēs arī paskatāmies arī Eiropas kontekstā, cilvēki visu laiku izglītojas. Man visu laiku ir nepieciešams celt savu kvalifikāciju, mācīties kaut ko jaunu. Kopā ar Latelekom mēs esam jau šie sadarbības partneri vairākus gadus. Un šajā laika sprīdī mēs esam pārliecinājušies, ka Latelekoms ir stabils, uzticams partneris un ar kuru var meklēt daudzus jaunus risinājumus. Mūsu klients mācību centrs Buts ir ieviesis modernu, mūsdienām atbilstošu mācību procesu. Tā ir tālmācība. Lai nodrošinātu tālmācību, nepieciešams, lai mācību materiāli atrastos kādā centrālā vietā. Šajā gadījumā tas ir serveris. Ir arī jānodrošina tas, lai šie mācību materiāli vienmēr būtu droši pieejami, lai šie mācību materiāli būtu nepārtraukti pieejami, un arī jānodrošina, lai pie šiem mācību materiāliem piekļūtu daudz liels skaits lietotāju. Izpētot mācību centra Buts vajadzības, Latelekom tehnoloģija piedāvāja risinājumu. Risinājums sastāv no tā, kad klienta serveris ir izvietots vienā no 6 Latelekom datu centriem. Serveris ir pieslēgts pie dublēta interneta pieslēguma, ātrums ir līdz 100 megabiti sekundē. Tas nodrošina to, ka ļoti daudz lietotāju klienta studenti apmācāmie var pieslēgties pie šiem mācību materiāliem un ļoti ātri nolasīt datus. Un bez tam šie dati vienmēr ir pieejami. Tas nozīmē, ka mācību stundas laikā mācību process nekad neapstāsies. Vienu no pakalpojumiem no Latelekoma, ko mēs izvēlamies, bija uzņēmumu sakaru risinājums. Pakalpojums sniedz visas tās priekšrocības, kas ir modernām telekomunikācijas centrālēm. Tātad klients var pāradresēt ienākošos zvanus, kad darba vietā neviena nav. Viņš var lietot numuru noteicēju, tātad, ja gadījumi pēc neizdodas atbildēt uzreiz, viņš zina, kas ir zvanījis, kurā laikā zvanījis, kā arī būtībā labāk organizēt uzņēmuma administrācijas darbu. Mūsu uzņēmumam ir izstrādāts individuāls biznesa tarifu plāns, un šis tarifu plāns arī ļoti samazina mūsu sarunu izdevumus. Šis pakalpojums sevi ietver ievērojams atlaides uz iekšzemes, vietējām, starptautiskajām, kā arī mobilajām sarunām.
Mēs arī izmantojam Latvijas Telekom piedāvāto telekonferenču iespēju, jo šī telekonferences mums samazina izdevumus. Tā kā mums ir šie vadītāji reģionos no dažādiem rajoniem, tad viņiem bija vienreiz mēnesī vai arī biežāk jāatbrauc pie mums, lai iegūtu konkrēto informāciju. Tagad šiem darbiniekiem nav nepieciešams braukt, un mēs varam arī ar telekonferences palīdzību risināt šos ikdienas jautājumus. Telekonferences sniedz arī iespēju apmācīt izglītojamos, jeb klientus attālināti. Tātad, piemēram, Daugavpilī var būt grupa, un lektors var būt Rīgā, un notiek nodarbības. Ar mūsdienīgu tehnoloģiju atbalstu izglītība kļūst arvien pieejamāka. Sapņi kļūst par realitāti. Es domāju, ka cilvēkam tāds dzīvē uznāk tādi periodi. Ir melnās līnijas, ir baltās līnijas. Tagad man sāk pamazām veikties. Kaut kas virzīties uz priekšu, jāvirzās uz priekšu arī. Arī pašam, protams, ir jāgrib. Jā, gribētos, ka jau būtu savs salons ar patstāvīgiem klientiem, daudziem, kuri nāktu pasūtīt gan puķu pušķus, gan arī interjeru preces. Man daudz paziņas šo jautājumu uzdevuši, kāpēc es staigāju vēl darba kombinzonā. Man ir šeit dzīvē paveicies tādējādi, ka mans hobijs ir pārvērties par manu peļņas avotu. Un es kombinzonās staigāšu pa savu servisu tik ilgi, kamēr vien es spēšu to darīt. Jebkurā vecumā vienmēr ir iespēja mainīt savu dzīvi un mācīties kaut ko jaunu. Pateicoties izglītībai un mūsdienīgām tehnoloģijām, arvien vairāk cilvēku atrod jaunas iespējas, atrod savu vietu dzīvē. Un tas savukārt nozīmē izglītotāku, pārticīgāku, laimīgāku Latviju.